впереди посмотрите. Вперед посмотрите. Я снимаю, если что. Krievijas robežas, Ukrainas pusē, un šī ir tā nozīmīgā artērija, pa kuru Ukrainas karaspēks iegāja Krievijā un turpina savas operācijas tur. Šeit apkārt mēs redzam, ka robeža ir pamatīgi sapostīta, ir bijušas kaujas, apšaudes. Tālumā arī var redzēt dūmus, kas ik pa laikam ceļas, tur notiek apšaudes. Arī braucot pa ceļam mēs redzējām dūmu stabus, kas nozīmē, ka tur krīt šāviņi vai raķetes. Šobrīd arī mēs neesam drošībā. Virs mums ir Krievijas izlūkdronis, kā sacīja šeit karavīri. Tas nozīmē, ka mums jāstrādā ļoti ātri. Mēs nedrīkstam šeit uzkavēties ilgi. Bet katrā ziņā šī ir nozīmīga vieta, kur būt un redzēt, kā Ukrainas karaspēks ir cīnījies, lai iekļūtu Krievijas teritorijā. Joprojām tur braši cīnās, ir ieņemts vairākas teritorijas, bet, protams, Ukrainai joprojām ir vajadzīga atbalsts arī no rietumiem. Я розумію вас. Вибачте, но я вас тепер завтрашній день. Хорошо. Этот момент Летело. Минут 15 до вашего приезда, да. Вы не слышали? Вы не слышали? Мы слышали. Ну, здесь это часто. Это... Нормально все. Так что это уже Украина. Добро пожаловать. Я могу выключить? Не, ну легко включить. Если тебе жарко, то включай легонько. Просто чтобы не резко, ну знаешь, когда резкое охлаждение, лишь сразу. Жека бы с Клаусом съездили бы, а мы нет.